tomēr mums sociāliem darbiniekiem vai slimnīcā sarkanā krusta kaut kāds telefons un sos mašīna, ja, tad to veco cilvēku no laukiem, piemēram, aizved ar ārpuļiem, turien viņus atspicē, viņu nepatura un viņu sūta mājās, ja. Ja tas vienalga, un kuram nav tāda bērni vai kaimiņi, kuram pazvanīt, lai viņi atved atpakaļ līdz tai mājai, kaut vai elementāri aizbraukt vecām cilvēkam augstus līdz Valmierai uz slimnīcu, un pie ārsta, ja pie speciālisti, viņš arī pats dienā netiek atpakaļ līdz tai savai lauku mājai, un viņam nav ko darīt. Vai to tomēr nevarētu uzņemties arī sarkanā krusta slimnīcu? Paldies, Ermīte, par jautājumu. Patiesībā tas ir mazliet viņa plašāks jautājums, un veselības ministrija šajā jautājumā ir iesaistīsies, un tas, ko kundze pieminēja, kas ir minēts zaļo desmitnieku programmā par šo Pasaules bankas pētījumu. Tas ir par medicīnu pētījumu. Un izējot no tā Pasaules bankas pētījumu, šobrīd visām slimnīcām faktiski pēc slimnīcu tīkla reorganizācijas arī Valmierā šobrīd ir saskatīts tieši šīs problēmas, ko Tarvīgs teica. Un Valmierā kā lielā reģionālā slimnīca šobrīd meklē sadarbības partneris un savus kopā visas apkārtējās slimnīcas. Ir jau bijuši vairākas tikšanās, kur tieši šie te gadījumi tiek skatīti un meklēt risinājumu, kā to nodrošināt nākotnē. Jo, ja cilvēks ir nokļūst un tieši tā kā Tarvīgs arī aprakstīja, viņam nav kā nokļūt mājās, viņš ir aizbraucis ar ātro policiju. Un tāpēc šobrīd atbalsta punkts ir, ka Smiltenes slimnīca nākotnē varētu būt kā 3. līmeņa slimnīca. Un mēs no šīs jaunās topošās slimnīcu reorganizācijas nākotnē varētu tikai iegūt. Jo mēs jau vienreiz visu pazaudējām. Ja? Tad mēs šobrīd kopā ar Alūksni, Limbažiem šīm slimnīcām varētu tikai iegūt. Viņas mazliet ir pazaudējis, mums savukārt ir priekšrāks kaut kas, ko redzam. Ja domas juristu kārtējās muļķības dēļ nevar saņemt iedzīvotāju nodokļu atmaksu, vai ievēlēšanas gadījumā jūs kompensēsiet Lomas iedzīvotājiem šos 23%? Jā, nē, no katras saraksta. Īsti atbildi, pa vienam no jautājumā nākotnē saņemt šīs lietas. Vai atmaksu no valstīm dienestām atkārtos saņemtos uzņēmumu medicīnas pakalpojumu ietekmot kādreiz tātad operācijas valsts dienestām. Par atmaksu iedodiet, nē. Tas nav jātā, protams, ka ir jāsaprot, cik ir šīs lielas un tās noteiktos lielas. Mēs šajā brīdī būdami deputāti, esam atbildīgi par to, kas notiek novadā, bet par tiem lēmumiem, ko esam lēmuši. Sakiet, lūdzu, cik ilgi tā problēma ir zināma, vai jūs kādam... Precīzi nepateikšu. Vai kādam par to jau ir kādreiz teikt? Domāju, ka jā. Un kas ir tie cilvēki, kas ir atteikuši, teiksim, tad jāprasa vēl šeit. To vajadzētu zināt, jo jebkurā gadījumā šāds jautājums Smiltenes novadas domas sēdē nekad nav bijis kā iesniegums, vai arī neviens no man zināmajiem cilvēkiem nav. Vēl jau viss tai saucamie domas darbinieki. Tāpēc, vai šķiet, sociālā vai kaut kur tas varbūt nav deputāts jautājums, ja? Tas varbūt ir tāds saucamais saņemtais jautājums, jau nav tālu aizgājis. Viņš nav izcināts varbūt novadas sēdē, ja, bet kaut kā jau pat visi vienā mājā. Jāsaka, ko jau summu un Nē, tas jau nav reāli. Tas jau nav reāli. Lomas iedzīvotāji reāli tiek diskriminēti atšķirībā. Nē, arī pārējiem. Visi novadā, jā. Tagad ir viena lieta, un tagad nevajag to izteikt. Nevajag sajaukt visu tam ir vienā katlā, un tad ar lielu karotu visu tam aizsīt. Pilnīgi atklāt. Jo ģimenes ārsti ir pastāvīgi darbojošās institūcijas, tā nav pašvaldība. Jā, ģimenes ārsti nav pašvaldība. Mums tas ir jāsaprot. Smiltenes sarkanā krusta slimnīca ir Smiltenes novada pašvaldības uzņēmums. Bet ne ģimenes ārsti. Ģimenes ārstiem ne Smiltenes novada pašvaldība ir velti naudu, ne dot kaut kādu naudu, ne arī maksā algu. Viņi ir tiešā veidā papildus nacionāla veselības dienesta. Bet runa jau nav par ģimenes ārstu. Runa ir par felšeres izrakstīto kvīti, kura ir pašvaldības. Un kur ir rakstīts Smiltenes novada doma? Kura ģimenes ārsta paraksta apakšā? Nē,
vienkārši ir jābūt certificētai nestīm personai, kas ir ievadīts ārstniecības reģistrā. Kur no certifikāta? Ārstniecības reģistrā. Nu, ir. Nu, protams, ka... Tas ir tāpat kā jābūt vai atsevišķi, tad viņa nevar. Ja viņam būtu apakšā veids sarkanās, Nu, bet vai tas nav nokārtojams, ja vispār ir viņa veids manipulācija? Nē, protams, bet tas ir... Šeit, protams, mēs jau pēc atpakaļ to runājam. Šim jautājumam ir jāpievēršās, jāmēģina. Protams, es jau saprotu, jā. Ir otrs variants, kad neņemt maksu par šo, ja tad, lai novads certifikāciju to izvēlēt. No Felšera nav certifikācija 101. Un šīs lietas, tā kā es domāju, ka tas ir vienkārši kāds radījums, kas varbūt kaut kādā veidā ir šobrīd izsavēties, un viņu noteikti ir jāmēģina. Tūlīt nākamnedēļ saistības. Es saprotu, jā. Zvanāmies jautājumu, kas ir konkrēts piemērs, konkrēts brīdis, konkrēts vēstuli un izsūtējums. Nav liels jautājums, bet ir liels. Jā. Tieši tā, jā. Droši vien tas jautājums jārisina. Kādas līmenī, vai tas saimnes līmenī, vai kādā līmenī, un katrā ziņā kompensācijas nevar pašvaldības. Bet respektīvi teikt, šīs izmaksas nav pašvaldības. Nu, laucinieki. Kas Blomēnieks jau reiz, kurš man bija? Es esmu Blomēnieks. Bet pēc vēl diezgan. Es te jau patētu. Nu, redz, tā kandidāti, Āros un Kungs jau pateica, pats svarīgākais praktiski valstniekam, tas ir ceļš, atspārīgākais. Ja es jau pareizi atceros no padomu laikiem, tad Grāna ceļā nodevums, gada laikā, Grāna ceļa nodevums, putekļu reizes, ir ap 2 centimetri. Kurš kādu pēdējais ir remontējis bijušos kolekcijas? Ja neskaitā Grotūras ceļu, vēl dažas, praktiski remonti nav veikti. Tie ir skaisti iedzīvi. Nacionālajā apvienībā teica, ja, ka izveidot siltais nodeļu piedarošo Grāna ceļu atjaunošanas programmu 2017. gadam, ja, nodrošinās finansējumu. Man ir tikai daži jautājumi. Cik novadā ir tas nodeļu piedarošo Grāna ceļu, cik kilometru, cik maksā 1 kilometru atjaunošanu, no kuriem ir šiem finansējumiem? Tā palātēm būtā. Tātad novadā ir pavisam 400 km ceļu, kas pieder pašvaldībai. Tātad no valsts tiek saņemta dotācija to ceļu uzturēšanai, apsaimniekošanai. Konkrēti šobrīd, tātad pagājušo gadu, šogad un no nākamos 2 gadus priekšu, tātad tie ir 348 tūkstoši. Tas ir ļoti maz. Būvas pagastam šogad šim pasākumiem ir saplānot 25 tūkstoši. Ja, ļoti precīzi tas 24,9 tūkstoši. Ar šiem tātad līdzekļiem arī galvenokārt tagad pārvaldnieks plāno darbus veikt. Un, protams, pašvaldība šeit arī piedalās ar savu līdzfinansējumu un piemaksā visām šiem lietām. Ja. Diemžēl ceļu stāvoklis nebūtu nav labs. Šeit var vilkt būtībā tās ir korelācijas ar kopējo situāciju valstīm par ceļiem, kur visu laiku tiek uzsvērts un piesaukt konkrēti miljardi, par cik mēs esam iepalikuši, ja, un ja to korelāciju tā vēl uz leju, ja, tad mēs novadā, diemžēl, lai visu ceļus novestu pienācīgā, kā tas būtu vajadzīgs stāvoklī, arī tie ir miljardi. Bet pilnīgi piekrīst, ka ceļš laukos ir galvenais, ceļš lauks cilvēkam uz lauku viencētām ir galvenais, ja. Tā ir gan saimnieciskā darbība katram savā apjomā,
gan ātrā palīdzība, gan bērnu skolu un vispārējais. Tā kā pašvaldība šeit dara un darīs. Jautājums, protams, ka nekad nepietiks, laikam bez ilūziem un izrādi. Vai es nedaudz vēl, mazāk jautājumu, nedaudz kāds ir palīdziem tā. Ja pieskarāmies valstceļiem, ne? Ir jau vismaz pāris reizes, man nācies jau dzirdēt no augstās tribīnes un no Saeimas apspriedu ministriem, ka daļu ceļu arī no valstceļu pārnodot pašvaldību, tas, kuras valsts it kā, nebūtu valstī jāuzspēj, kas teikt, ka tikai padomu laikā būvēja, ka kaut kad uz noteiktiem objektiem, bet, tagad viņi praktiski valsts nokā, viņš var savām valsts noteikti ceļš, netiek izmantots. Ja notiek tāds kaut kas, tad notiek. Es negribētu uzdot, bet zinu, ka Krīns arī viņš šo jautājumu, un tāpēc es tikai pieminēšu, ka mums ir programma šobrīd lauka dienas, 1,88 miljonu atbalsts naudas, par kurām tiks remontēt šobrīd rekonstruēt ceļi, arī pēc skaitām Lomas pagastā. Un tātad vēl par tiem ceļiem, ko mēs esam pārņēmuši šobrīd, lai realizētu attiecības konkrētas programmas, tātad atbalsts uzņēmējiem, Latvijas valsts mežiem, Latvijas valsts ceļiem. Tas ir tiešām apstāties Nacionālās apvienības programma, tad mums pašu augstsīdē tieši tas, ko kungs nolasīja. Jo, man liekas, ka tas, ko es teicu uzrunā sākumā par šo dzīvošanu lauku vienpilsētā un par to, kas mums ir katram svarīgs, tad tas ceļš viennozīmīgi tāds ir gan vasarā, gan ziemā. Tad es neatgriezīšos pie tiem nosauktiem kilometriem un finansējumu, ko Kārlis jau minēja, kad pašvaldībai pieder. Bet tik lielu plānoto finansējumu novirzīšanu, kā esošās atsauksmes deputāti šobrīd ir nolēmuši, tādu finansējumu novirzīšanu lauku ceļiem un ielām nav bijis Smiltenes novadā līdz šim vēl nekad. 5,6 miljonu ceļiem ielām, kas vada Smiltenes novada uzņēmumiem, 1,88 miljoni lauku ceļu. Neskaitot valsts programmas, kas iet uz lielajām kērmām un saimniecībām. Būtisks iepriekšējo arī tagadējo deputātu lēmums attiecībā uz to, ka mēs no kaut kādiem 10% ceļiem, ielām un infrastruktūrai 15. gadā, 16. gadā esam pacēluši budžetu līdzekļus 30% 17. gadā. Jūs redzat, ka visām malām šobrīd kaut kāda darbi jau sākās un tūlīt vasaras otrā pusē būs noslēgts vēl ļoti daudz līgumu. Kā mēs tikām un izvērtējām lauku ceļus, lai jūs mazliet jau to tālu iepazinājāt savu grozūru ceļu pakstu? Vai ne? Drusku, jā? Ļoti labi. Jo tas ir pilnīgi tās lietas, ko mēs šobrīd vēlamies noņemt